Atvesaļošanas fonda ietvaros Satiksmes ministrijas pāraudzībā tiek īstenota Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta sistēmas reforma, lai mazinātu transporta radīto negatīvo ietekmi uz galvaspilsētas vides kvalitāti un veidot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus integrētus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Reformas mērķis – mainīt mūsu ikdienas pārvietošanās paradumus uz videi draudzīgākiem. Daudziem šķiet, ka no punkta A līdz punktam B ir ērtāk nokļūt ar automašīnu, nevis sabiedrisko transportu, piemēram, vilcienu. Taču zini, kas ir galvenā vilciena priekšrocība? Ar tiem sastrēgumos nav jāstāv. Lai pārvietoties ar vilcienu būtu vēl ērtāk, pašreiz 8 Rīgas un Pierīgas dzelzceļa stacijas pārtop par multifunkcionālām stacijām 2.0. Tās ir vietas, kur vienu vietu satiekas dažādi transporta veidi, ļaujot tev izvēlēties savām vajadzībām un galamērķim piemērotāko. Stacijās 2.0 būs dažādu sabiedriskā transporta veidu savienojumi, lai tu varētu kombinēt vairākus transporta līdzekļus. Salāgots transporta grafiks, lai nav ilgi jāsēž pieturā, kā arī bezmaksas velo novietnes un autostāvvietas Carnikavas un Salkrastu stacijās. Līdz 2026. gadam par stacijām 2.0 pārtaps dzelzceļa stacijas Bolderājā, Šķirotavā, Zemitānos, Sarkandaugavā, Dauderos, Ziemeļblāzmā, Carnikavā un Salkrastos. Stacijās 2.0 Ziemeļblāzmā, Dauderos, Zemitānos un Sarkandaugavā būs arī velo savienojumi, kas iekļausies esošajā Rīgas pilsētas velo infrastruktūrā. Šķirotavas stacija tiks sasaistīta gan ar velo infrastruktūru, gan ar 7. tramvaja un 15. trolejbusa līniju pagarinājumu. Pirmās stacijas ar paplašinātu funkcionalitāti Rīgā un Pierīgā top ar Atvesaļošanas fonda finansējumu, un to izbūvi nodrošinās Rīgas valsts pilsētas, Ādažu un Salkrastu novada pašvaldības. Esi mūsdienīgs, pārvietojies ilgtspējīgi un izmanto sabiedrisko transportu jau tagad.